Nu, čau, man draugi. Te nu ir Farming Simulator 19. Te es uzsabūvēju savu māju jau. Šī tā kā būs tā garā pirmā versija sērijā. Būšu jau te nedaudz iesākt darbiņu, nedaudz, ja jūs to redzējāt. Kā es braucu ar šo 150. Braukšu ar. Tagad strādāju tur pie zemnieku viena. Man ir iestas, tāpēc nebrīnieties, ka balss ir tāda, kāda ir, bet, jā. Nu, ko turpināsim? Es teiktu, ka jums netraucē, kad es braucu no pirmās personas, tad ir šādi. Un dragās vaļā, ne? Mape ir asveta, un man ļoti patīk šī mape. Pat mīļākā. Nu, vēl ir viena, kas atgādina tā kā to bērnību, tā ir ne rasveta, bet Sosnovka saucās. Bet nu šī ir rasveta, un šī man tā vairāk patīk. Šī tā, ja man trāpīsies otrā Farming Simulator 22, tad es noteikti, ka tur visu atsākšu no sākuma un ņemšu šo mapu. Bet mašīna būs viss tas pats, kas tur, ko es iesāku. Un viss tas princips tikai mainīsies mape. Ar šeit būs tikai tas vairāk kolhozu laika tāds. Paldies jums, kas laikos, skatās. Kam patīk. Es pēdējā laikā ļoti maz esmu vispār. TikTokā, kompīt. Tagad vēl tikai vakarā, bet tā ir reāli trušiem. Būdas tīru, pie lopiņiem strādāju. Tā kā kaut ko, jā, kustos. Vai nav tā, ka galīgi bezdarbība. Man jau maz interesē viss šitā tā patīkamākais ir tas, kas tagad var vienkārši braukāt, stūrēt. Tāds patīkamākais. Kaut kad jau 22. arī būs jāpalaiž. Man tur ir ar to autokrānu līdzīgs eskavatoram. To
pat ļoti liels tās autokrāns, kas ostās ir krauji. Ar to es tur pārsvarā braukāju. Vai lielo Volvo traktoru. Kaut kad ielikšu. Bet pa lielam, jā. Pa lielam tur būs ar mašīnām un tādām lietām. Ar baikvedējiem un tādiem. Šeit vairāk tāds, zin tā kā vecos laikos, kad nebija vēl tāds. Bija jau, bet tur bija Kamazi. Atceros, ka bija Kamazi tie baikvedēji. Tagad Kamaz vietā ir Scanias un Volvo. Pa lielam jau Scanias. Bet jā. Šeit jau es strādāju tikai uz lielajiem laukiem. Pēc, ka lielāks summas ir ātrāk, ilgāk jāstrādā, bet ātrāk samaksās kredīti. Man jau tā vēl zemgabals ir, kā varētu smilti pārdot, bet labi, ka tās smilts vēlāk labāk noderēs. Vai tas tošķiņ kaut ko tādu. Man te karieši kādreiz aizbraukšu, mežu apskatīt, tad iegriezīšos tur. Man jau būs tāvot tā kādu kravu jāizved, jāpārdod. Ar tām smiltīm. Tā kā jā. Jums es novēlu labu veselību, smaidu sejā, prieku. Pozitīvu noskaņojumu katrai dienai. Šodien es varētu varbūt, ka izlaidīšu 2 vai 3 sērijas ar šo. Bet es izdarīšu tikai vienu darbu. Es šito, kamēr pabeigšu, ilgi būs. Vēl tā interesantāk, es speciāli aizbraukšu atpakaļ. Nākošajā sērijā vedīšu tā kā tās smiltis. Doma ir tāda, jā, vedīšu tās smiltis. Braukšu pakaļ tur. Un kaut ko tā. Es jau strādāju šādi. Ar stūrīti, džojstikiem, pults. Es jau gribētu nopirkt tos īstos džojstiks, kas ir tā kā iekšā, kas ir šitiem te harvesteriem.
ekskavatoriem un tādu tipu autokrāniem. Bet viens tās maksā diezgan, un vai pie Xbox var tā saslēgt kā pie datora, nezinu, noteikti jau kā var, bet es nezinu tā. Redzēs, un viņi jau arī diezgan dārgi maksā, un man jau vajag tikai pirkt nepieciešamāk, un cik es sēžu, man pilnīgi pietiek ar pulti. Bet foršāk jau būtu tā kā pa īstam ritīgi tur. Tas būtu daudz foršāk, jā. Tur 10 minūtes. Es nezinu, cik var. 15 minūtes var laist. Jūs skatāties vispār tik gari, jums interesē? Varbūt, kad īsāk, garāk rakstiet komentāros. Ja es varētu taisīt laivus, bet nevaru šito telefonu, es nevaru. Man arī, ka pieslēdzās, arī kaut kas nav. Bet Jānis, tu varētu būt laiva, būtu interesantāk, bet es tāpat lieku video. Bet es Instagramā varu taisīt. Man vienā video ir, kur es esmu Instagram tā kā reklamējis, kā man tur ir. Ar YouTube es arī vairs, es vispār pēdējā laikā vairs neko neskatos. Ne TikTok, ne YouTube, neko vispār. Ārā tik foršs laiks, pirms kā man sēdēt istabā. Te kā vairāk kaut kādā linkā, tad tiešām, kad slikts laiks, lietus līs vai dubļains baigi un ārā galīgi nav ko darīt, vispār tā kā nav ko darīt. Un tad vēl var, jā. Bet nav, man kaut kā nav noskaņojumi, te vispār sēdēt kaut ko, nezinu. Patīk jau pabraukt, jā, bet gribās kādu normālu spēļu mantiņu dabūt. Pieņemsim, kas man ir spēļu mantiņu, motorzāģis. Un to, kad es paņemu rokās, kamēr nebeidzās degviela, mieru man nav. Tas ir tāpat kā roller. Kad tu sāc braukt, kamēr nebeidzās degviela, tikmēr miera nav. Vēl kāda aplīt. Un tas pats man ir motorzāģi. Vēl jāsazāģē kaut kas, Kaut kā tā. Man vispār patīk kaut kā 19. ferma un 22. Nezinu, kāpēc, bet vismīļākās spēles man ir tieši tā fermiņa un tā Forza, kas ir
Vienalga, kur reizēm 4 vai kur reizēm 5, abi 12. Un 5 man patīk bišķi labāk. 5 man patīk bišķi labāk. Tāpēc, ka tu tā dzīvelīgāk visas tos skaņas no automašīnas un riepas un kā viņi valdās, dzīvīgāk tā fizika, tāda tuvāk dzīvei. Bet satiksmes ziņā un kārtas ziņā man labāk un zīmes ziņā patīk labāk līdzīgi Latvijai, kad ir. Vispār jau līdzīgāk Latvijai, jo man labāk patīk, ka tuvāk realitātei. Kaut kā tā, nu labi, es šito vēl noāršu. Sešpadsmitā minūte, labi, noāršu un tad šitā nedrīkst palikt. Nekādā gadījumā. Visam jābūt uzvārstam. Jābūt kaut 17 vai 18 minūtes garš video. Bet jūs droši uzrakstiet komentāru, vai kāds skatās. Jo es tāpēc nelieku daudz. Es taisu garus, bet ļoti reti arī es taisu. Un jums nav, ka ja patīk, es arī taisu pa sērijām, vai ir. Kam interesē, kam nē. Neko es neprasu. Un paldies visiem, kas man laiko. Kam patīk. Un viss ir okidoki. Es vienkārši, kāpēc gribu zināt. Jo nevienam varbūt nepatīk tik gari video. Un ja patīk, skatās, bet tikai dodat man lūdzu zināšanu. Nu, kusties. Nākošā video noteikti brauksim ar John Deere. Tas īsti nav kolhoza laikos, bet šeit ir jaukt, jo man te daudz traktoru nav. Daudz Belarus šinī spēlē, nezinu. Vispār ir, uz datoru jau ir, bet tos modus te dabūt, tas arī ir kā ir. Un
speciāli tur ņemt kaut ko lādēt. Negribu, nav laika tam. Es tādu mēģinu kaut kādus veidu video izlaist. Un tad jā. Nākošais video būs toši no šito pašu vietu.